Bērzēnas 3x3 nometnē par apliešanu ar ūdeni neviens neapvainojas, jo pa dienu valda pamatīga svēlme līdz pat 40 grādiem. Lielākā daļa ieviržu notiek brīvā dabā, un par spīti karstajam laikam tiek darinātas pastalas, mazglots, glaznots, iets rotaļās, sportots. Ir arī neierastākas ievirzes, tādas kā mandelu likšana un skalu grozu pīšana. Šis sajēts ir ļoti karsts. Jā, viens no karstākajiem, kāds ir bijis temperatūras ziņā, dalībnieki ir radoši. Daļa no viņiem iet pirts ievirzē, tādējādi pirtī ir viena temperatūra, un iznākot ārā jau liekas, ka ir absolūti baudāmi. Un daļa no viņiem šādās ar ūdens pistolītēm, apšauda sevi ar ūdeni un mēģina tādējādi atliesināties. Daļa slēpjas vēsākās telpās. Tā kā tās cīņas ar karstumu ir dažādas, teiksim tā. Viņas ir dažādas, bet kopumā ir pārvarams. Uz iekšpusi būt ar to pašu roku? Vienā no ievirzēm tika mācīts, kā apieties ar milnu, koka nūju, kas vēsturiski tika izmantota tūcīņā, bet mūsdienās nodara vingrojot. Kamēr pieaugušie aizņemti ievirzēs, tikmēr bērni var izmēģināt dažādus mūzikas instrumentus. Mēs šeit esam kopā visi pirmoreiz. Par nometni mēs gan jau zinājām, protams, jau sen. Un kaut kā visu laiku likās, tā kā, ka tad nav laiks, tad nav īstais brīdis vai kā, bet kaut kā šogad atnāca sajūta, ka tas ir īstais brīdis, un tas ir man liels prieks, ka visi bērni piedalās, un mēs baudam, mēs katrs ejam uz savām ievirzēm, satiekam interesantus cilvēkus, un draudzējamies, un apgūstam jaunu vārdu krājumu. Man liekas, ka bērniem ļoti patīk saldumu ievirze, un danči vakarā, un sportiskās spēles patīk Lūkasam ļoti. Un jā, man patīk šeit, jaunus draugus jau tagad iepazinos, un jā, ir forši šeit. Kā es saku, viņas ir 50% latvietis, un dzīvojot īrijā, neiznāk saskari ar daudz ar latviešiem, un meitenes nerunā latviešu valodā, bet būt tai vidē iekšā, tā ir unikāla iespēja. Es domāju, ka tāda var tikai 3x3, kad nekur citur tas nav. Būtiska sajieta sastāvdaļa ir mūzika, dziedot gan visiem kopā, gan uzstājoties atsevišķi. Kad dienas svelma pirmusi, tad ir laiks vakara dančiem, apgūstot latviešu tautas dejas. Ilze Kalve, Latviešu.com, speciāli Latvijas televīzijai.